Senajā Romā populārākais sports bija nāve. Ko? Gladiatori bija vergi vai kara gūstekņi, apmācīti cīnīties kolizejā cilvēku izklaidē. Viņiem nebija tiesību, bet katra uzvara nozīmē slavu un dažreiz brīvību. Viņi dzīvoja gladiatoru skolās, treniņi bija brutāli. Diēta, mieži un pupas, viņus pat sauc par miežu ēdājiem. Pēc cīņām viņi dzēra pelnu dzērienu, lai stiprinātu kaulus. Redzēt gladiatoru pret lauvu? Tas gandrīz nenotika. Gladiatori cīnījās tikai pret cilvēkiem, bet arēnā bija arī citi šovi. Piemēram, kur noziedznieks vai gūstekņus saplosīja zvēri vai inscenētas medības, bet to darīja profesionāli mednieki, nevis gladiatori. Mīts, ka gladiatoru miera nav īsts, viņi bija pārāk dārgi, lai tos katru reizi nogalinātu, tomēr nāves risks bija reāls un publika gaidīja asins. Un tu saki, ka sportistu rutīna šodien ir grūta? Gladiatoriem nebija masāžu, dietologu vai proteīnu batoniņu, tikai smiltis, zobeni un cerība palikt dzīviem. Vai tu izdzīvotu kolizejā?